Iepriekšējā sērijā mēs ieradāmies Azerbaidžānas galvaspilsētā Baku. Aija un Edmunds iepazinās ar vietējo mākslinieku, uzzināja vecpilsētas noslēpumus, gandrīz iekļuva avārijā Aijas blondo matu dēļ un dejoja Lezginku mazajās kāzās. Svētkos viņi satika Akramu un Raminu, kuri uzaicināja mūs uz pārsteidzošu vietu – ciematu Hinalika. Mēs uzreiz uzticējāmies šiem abiem. Ramins pieņēma mūs kā senus draugus, bet Akrams tikai pēc ūsām vien ir skaidrs, ka viņš ir īsts džigits. Pa ceļam Ramins apsolīja, ka mēs ieraudzīsim parādību, kas iekļauta 7 pasaules dabas brīnumu sarakstā – Dubļu vulkānus. Pirms mēs braucām uz Azerbaidžānu. Tas bija tas, ko es atradu internetā, un tas, kas man ļoti, ļoti iedvesmoja, tās bildes bija tik iespaidīgas. Man likās, ka wow. O, buļki, dzirdēji buļki? Tā, вот здесь buļki. Beļas mašīnas toči nevajadzēs šodien. Давайте руку. Iedomājies! Да, вот видите, здесь нефть есть. Redzat, te ir nafta. Да, нефть. Nafta kopā ar gāzi. В Азербайджане есть. Azerbaidžānā ir ap 300 šādu vietu. Jā, šī gāze deg. Vajadzīga tikai šķiltava, un šī gāze aizdegsies. Azerbaidžānā atrodas vairāk kā puse no visiem pasaules dubļu vulkāniem. Daudz no tiem ir 25 miljonus gadus veci. Šie vulkāni ir aktīvi. Pēdējo 200 gadu laikā Azerbaidžānā notikuši 200 milzīgi izvirdumi. Katrs 5. vulkāns aktīvi izdala naftu, bet šie dubļi skaitās ārstnieciski. Stāvs dubļu vulkāna! Principā es varēšu teikt, es stāvēju aktīva vulkāna augšgalā. Kas bija pārsteidzoši, ka viņš teica, ka tur ir kilometri dziļš, ka tur ir 1000 metru dziļš. Es pat negribu iedomāties, cik tas ir daudz. NASA ģeologi, kas pētījuši Marsu, izdarījuši secinājumu, ka dubļu vulkāni pēc savas uzbūves ir ļoti līdzīgi sarkanās planētas augstienēm. Jā, un tā sajūta ir tur, ka tu esi tā kā uz Marsa drusci. Ierasties ciemos tukšām rokām nedrīkst. Un kā reiz Aija ceļa malā pamanīja zivju pārdevējus. Atceroties, kādu iespaidu viņa atstāja uz vietējiem vīriešiem, iepirkties devāmies bez viņas. Pirmkārt, ko es ievēroju, viņš sēdēs pilnas pēdas, ko es esmu provējis, un tas ir riktīgi grūti. Viņš teica, tad, kad viņš dzer samagonu, viņš parasti iegriež savu pirkstos. Tad cerēsim, ka viņš nav dzēris samagonu šodien un ka viņš neiegriezīs pirkstos. Kaut kādas asiņas tur ir, bet es nezinu, vai tās ir no zivs vai no pirkstiem. Tas bija burtiski minūtes jautājums, un zivs bija pilnīgi tīra un izšķidāta bez iekšām skaista fileņa. Un jā, par to mēs bijām diezgan pārsteigti, kad ceļa malā tādi profesionāļi pārdod zivis. ocakları
tā tam būs būt. Es vienkārši šobrīd mēģinu vizualizēt, kas būs tur, kad mēs būsim pasaulē galamērķi. Es nemēģinu negribētu sabojāt, jo... Bet cik skaisti! Paskaties. Tu vidi. Skala. Tas pirmais iespējas bija tā kā mazam bērnam atrodoties Disneylandā droši vien, kad tev apkārt ir tāds skaistums. Un tas ir tas, ko tu esi vēlējies ļoti, ļoti ilgu laiku. Ja es kā cilvēks, kurš nekad nav bijis tik lielos kalnos un redzējis to skaistumu, tad tas pirmais iespējas vienkārši pasakains un grūti raksturojams. Es varu vienkārši apsēsties un skatīties uz tiem kalniem. Kopš pirmās reizes, kad bija kalnos, es jūtu tādu bijību pret viņiem, jo tu esi tik maziņš pret to lielo māti dabu. Tu esi tik maziņš, bet arī svarīgs. Lielāko daļu Azerbaidžānas teritorijas aizņem kalni. Augstākā virsotne ir Bazarģuzju, kas ir 4466 metru augsta. Tulkojumā Bazarģuzju nozīmē pagrieziens uz tirgu. Tas tāpēc, ka senos laikos Šahnabadas ielejā, kas atrodas uz austrumiem no šīs virsotnes, notika lieli gada tirgi. Tirgotājiem un pircējiem galvenais orientieris bija kalns, pagrieziens uz tirgu. Bet vietējie lezgīni kalnu sauc par Kičendaga, kas nozīmē baiļu kalns. Jo kalna virsotne vienmēr ir paslēpusies mākoņos. Fantastiski! Fantastiski! Šis ciems Hinalig ir vienīgais ciems, kas atrodas tik augstu kalnos – 2300 metru. Bez telefona, bez zonas, bez interneta, bez nekā. Ой, точно, девочка бежит. Горная девушка. Кавказская девушка. Tā kā tāda stirna, tāds mauglis, tāds skrien un nesās. Domāju, ko viņa darīs? Viņa lec uz ceļa virsū un aptur mašīnu un ar tām čībiņām rokās. Viņa redzēja, ka brauc nevietējie. Viņa dzīvo pašā kalna galā un redz visu, vienkārši panorāmu tādu, ka viņa redz pilnīgi visu. Grēks nepirkt. Kā viņi skrēja pa kalniem tā. Odjašies, да? Šausmīgi jau. Bet kvalitatīvi. Par tādu skrējienu vien viņai vajadzēja 10 iedot. Tas gan atpakaļ ceļā arī būs uzvedījums. Mammas stāvēja augšā kalnā un skaties, vai kāds grib atspūties. Mamā ir rīcina. Это место для моей машины. Каждый раз мы здесь. Здесь скоро меня никто не останавливает. О, yes, good, yeah. Es atcerējos uzreiz savu bērnību, kad iebrauca mūsu mazajā miestā Lāčplēsī, iebrauca kāds ārzemnieks. Mums bija tāds notikums, un mēs visi gaidījām konfektus no viņiem. Šajā vietā dzīvo kopā 2170, ja nemaldos, cilvēki, un visi viens otru pazīst. Jauns puišelis, viņam bija
gadi, 6, 7. Viņš pirmais jautājums bija, kas jūs tādi, nāciet pie mums ciemos, palieciet pie mums pa nakti. Hinalīgi ciemam ir vairāk kā 5000 gadu. Gadsimtiem šis ciems ir ticis nošķirts no civilizācijas augstu kalnos. Tas atrodas 2300 metru virs jūras līmeņa, un tas tika atklāts tikai pēc Otrā pasaules kara. Dēļ šādas izolētības ciema iedzīvotājiem līdz šim ir izdevies saglabāt unikālu valodu, un nekur citur nesastopamas tradīcijas un paražas. Mājas šeit ir būvētas uz kalna nogāzes, tām ir plakani jumti, lai viens mājas jumts kalpotu par otras pagalmu. Bet vissvarīgākais šeit, protams, ir cilvēki. Ну как деревенская жизнь? Нормально? Это мы завтра скажем как. Да. Пока хорошо, все хорошо, я думаю, что будет хорошо. Да. Это жизнь настоящая, да. Tēja – Azerbaidžānas nacionālais dzēriens. To uzskata par viesmīlības un cieņas simbolu un pasniedz viesiem pirms ēdienu pasniegšanas. Tēju pasniedz pat tad, ja viesis ieradies tikai uz pāris minūtēm. Tikai vienā gadījumā Azerbaidžānis nepiedāvā tēju, ja nevēlas redzēt šo cilvēku savā mājā un uzskata to par savu ienaidnieku. Tēju šeit dzer no īpašām glāzēm – армуду. Допустим, ты большой чашки пьешь, есть человек, который не может выпить эту чашку до конца. Это, знаешь, норма. Если еще хочешь пить, допустим. Добавляй, да. Есть еще одна вещь, что вот видите, вот это место вот так. Еще почему вот у меня форма такая? Теплоту воды. Да. Теплоту долго держит у себя. Да, потому что здесь вот такой. И за это его называют армуда. Она как груша, форма груши. И мы его называем армуды стакан. Это сахар домашний. Pēc cukurgāla jūs drusku. Ne? Tāds brūnais cukurs. Только здесь можно почувствовать настоящий кавказский вот, традицию вот на этих селах. Все так тихо. Да. Нет никаких машин, ничего. Ничего. Ветер? Да, ветер тут. Ветер и холод. Hala hesabda balık orada temizlenir, bir daha orada mangala basacak orada 2 dakika, narahat olma. İzlen koyunum var. Selam. 25 koyunum var. Aha. Bir 5 tane keçi var. Aa maşallah. Bir 5 tane çepil var. Aa maşallah. Bir ineğim var. Aa maşallah. Bir buzoğum var. Bir adam var. Daha da multimilyoner değil mi? Kaç koyun var? 25. Разбрать барана, Баран есть. по-моему, 5 козлов, потом детеныш козла, там штук 5 опять. Потом одна корова и маленький теленок. Я говорю, ты уже мультимиллионер. Язык совсем другой. Не лезгинский язык. Совсем другой. Есть лезгинский язык, но у них язык так называется. Hinalīgas valodā nerunā nekur citur pasaulē.
Tā sastāda atsevišķu atzaru Austrumkaukāza valodu grupā. Hinaligas valodā ir 77 burti, 19 locījumi un 4 dzimtes – vīriešu, sieviešu, dzīvnieku un nedzīvu priekšmetu. Šeit skolā obligāti māca azerbaidžāņu valodu, tāpēc vietējie viegli saprot iebraucējus. Vicukula Aija. Vicukula Edmunds. Vicukula. Алексей. Рутина кабуду. Что? Рутина кабуду. Уже не понимаю. Уже не понимаю. А откуда мы пришли? С Баку. Из Латвии. Из Латвии. Он тоже из Баку. Пшакана. Спирдолский. Пшакана. Пшакана? Пшакана. Что такое пшакана? Хлеб, Вот такой большой куда? Под стеклом. Ага. Ayşe. Ayşe. Особенный надо. Dilara. Дилара. Ее зовут Айша. Ее зовут Айша, а в красной шапочке зовут Дилара. Мое имя на сцене тоже было Айша. Мое. Ayşe bıraktı kızı. Ayşe, çau. Ayşe европейское имя. O dışı benim kızım. Ayşe. Это Чирка Айша. Айша, Маша. Spasiba. Спасибо. Zivs pasakaini garšīgi. Es īstenībā ļoti sen nebiju ēdis tik garšīgi zivu, lai gan man tētis ir kaislīgs makšķernieks. Un piedod, tēt, tavas zivs arī ļoti garšīgas un kūpinātās vienkārši muā. Bet šeit šī zivs arī bija tiešām fantastiska. Jo arī viss ēdiens, kurš ir taisīts ar mīlestību, garšo fantastiski. Un es pieļauju, ka šeit cilvēkiem šajā ciematiņā kalnos mīlestības ir ļoti daudz. Dilara. Dilara. Duygu. Yes, Rauf. Kaynataya ne derler? Kaynatadır. Kaynanadır bir de kuşak. Dabashkička. Mazais darba spēks. Jūtamies kā mājās. Tas droši vien ir tas pats patīkamākais, kad tu esi ciemos, bet tu jūties pilnīgi brīvi, atvērti un tu jūties kā mājās. Yazın evvelinde Gence çölünde, yazın evvelinde Gence çölünde. Hinaligu bieži dēvē par salu starp kalniem. Tikai 2006. gadā uz ciemu tika uzbūvēts asfaltēts ceļš, kas ļāva daudziem iedzīvotājiem pirmo reizi izbraukt ārpus ciema. Šeit ir tikai viens ārsts, un tas pats ir nevis ārsts, bet feldšeris. Un, ja nedod Dievs, notiek kas nopietns, ziemā ir jāsauc helikopters no pilsētas. Ziemā, piemēram, šis ceļš ir cieta, un šie cilvēki ziemā tā kā ieziemojās, jo viņi netiek ārpus pilsētas un neviens netiek iekšā. Tāpēc visas rezerves ir sapirktas un visu ziemu viņi paliek tieši šeit. Ulaqlar sima var, ağdaşdan şeker, benzeyir çemende köze laleler, Es nezinu, man ir grūti aprakstīt vārdos tās sajūtas, jo šeit viss ir pa īsto. Šeit ir īstā dzīve, kura īstenībā mūsu sabiedrībā ir drusku aizmirsta. Protams, ir laukos cilvēki, kuri dzīvo. Droši vien, ka notiek vēl kaut kas tāds, bērni spēlē bumbu, viņi skraida, viņi rotaļājas savā starpā, nevis sēž mājās telefonos un datoros. Un, ka cilvēkiem nevajag lielu komfortu un viņi jūtas laimīgi tā kā ir. Viņi nezina, kā ir savādāk, protams, bet tas
tas ir ļoti iedvesmojoši katrā ziņā. Nosala šiem daguniem sarkaniem vaigiem. Pasies uz to. Tas mazais ir tik labs. Īstenībā ļoti emocionāls brīdis tas bija, jo no tā īstuma un tā patiesuma nāca ārā vienkārši raudāt gribējās. В Латвии я так не пойду вот на корову вот так вот как. Ну, я бы немножко так боялась бы. А сейчас все, здесь все свои. Te pa ciemu un tev nāk pretī aitu bars. Tie cilvēki, tie dzīvnieki, tas viss ir tāda neatņemama sastāvdaļa. Viņi ir savējie, visi te ir savējie, pat dzīvnieki ir savējie. Un viņi tev pieņem un tu viņus pieņem un dzīvo tik nost. Salam aleikum. 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 Jūs vajadzēs Šķirāk. Dara. Yavaş. Ne vaxtır Rəşidin gözü. Привет, Прибалтика, особенно Ригу. Bir qonaq gələsiz bizə lavlələrə gözəllər. Vai es šeit varētu dzīvot, es nezinu. Jo kamēr jau tu esi šeit un kā ciemiņš, visur kā ciemiņam ir labi. Tiklīdz sākās reālā dzīve, ir savādāk. Zini kā, ja man te būtu mani mīļie cilvēki, kas to lai zina? Varbūt arī jā. Jo mājas jau ir tur, tā saka, ka mājas ir tur, kur ir tā mīļie cilvēki. Nāc. Viņa sauc Aiša un viņa ir mana draudzene šeit. Mēs kā ieraudzījām, tiklīdz ieraudzījām vienu otru, burtiski vai iemīlējāmies vienotrā! Redzi? Viņi staigā plikas šitādas ārā. Man ir te 3 kārtas, ir 2 zeķes, ir čības un bija vesti ārā, cepuri un cimdi. Un viņi skrien nosalušiem daguniem, vaigiem, sarkaniem un plikām kājām un rokām. Pilnīgi ledus augstas rokas. Jā. Jā. Viņi ir savādāk, viņiem ir cita asins, cita enerģija, cits... Man liekas, tādi stipri cilvēki. Viņi spēta mani gradzeni. Nē, tev arī ir rekur. Man viņas ir brīnums, un viņām es esmu brīnums. Man tāda sajūta ir. Man būs jāraud, ka braukšu prom vienkārši.